Mēs esam šeit. Un mēs dzeram. Uzstades akī. Man pateica, ka es samaksāšu eiro pa kausu, bet man meloja. Kādu eiro pa kausu? Mani apmeloja. Brolis neklausās. Mani gaslightoja. Jūs darb psychology. Es esmu invalīds. Man ir sasista ripa. Jūs dzērāji. Jūs neesat redzējuši mani nedēļu īsnībā. Tas, ko jūs jau redzējāt iepriekšējā vlogā, bija nedēļu vecs. Šis esmu es, tagad. Mēs sapratām. Un pagājušajā nedēļā nenotika nekas, so jūs neko nemisojāt. Es pēdējās 2 nedēļas īsti neesmu pat baigi GoPro ņēmis ārā. Vienu reizi es nožēloju, jo mēs satikām latviešu, kas bija kinda crazy. Mēs gājām vienkārši pa centru un sā, ej, jo latvieši! Un sā, ko? Mēs tā kā ar Amantu pilnīgi bijām, mēs tā kā, mums bija brain fart. Un tad mēs tur norunājām, aizdām viņus tad stacijai. Viņi no Madrides, viņiem arī Madridē kaut kāds Erasmus, kaut kas tam līdzīgs. So tas bija tāds forša sakritība. Bet tagad pēdējo laiku, pēdējās tā kā 3 nedēļas, es tā kā arī riktīgi aktīvi meklēju kameru. Tā kā es ļoti gribu šito, jo es gribu pacelt savus vlogus tā riktīgi augstāk. Tā kā masterpiece, tā kā filma, cinema, tā kā absolūta cinema. Bet baigi dārgi. Šīs te tikai 1190. Un tas ir pa body, man vajag vēl objektīvu. So jā, ir baigi dārgi, zin kā lietot, grūti dabūt. Vispār, es gribu Fujifilmu, un tā kā tāds easy, tāds tā kā bez čakara. Reins man ļoti palīdz šādauts Reinim, kaut ko tādu, es domāju, es meklēju. Es esmu atradzis vienu citu, tā kā tādu mazāku, kur lietot arī un foršu, bet viņai nav stabilizācija. Un basically, kad es filmēšu, visu, ko jūs redzēsiet, būs šitā. Sveiki, mani sauc Markus, un es nezinu, ko jums stāstīt, bet daudz maz šodien es neko neesmu baigi darījis un tā tālāk. Un tas, ko jūs redzēsiet. Pasties šito. Runājot par redzēšanu. Norīsimies. Kā šito tu sauc? Kā Tie šito? ir grauzdiņu salāti ar vistas mērcītu un griķiem. Jā, bet kā tu sauc šo? Šo sauc par double trouble norīšanos līdz bezjēgai. Vēl, ko es esmu nokavējuši, Amandas mamma ir atsūtījuši 2 kastes. Tos visus jūs varat redzēt Amandas vlogos, kad viņa samontēs, bet viņa montē vienreiz pa zilu mēnesi. Tos jūs varat gaidīt ļoti ilgi. Kas vēl jauns, sāk beigties spāņu valodas. Šodien, mums jau beidzās. Šodien ir pēdējā diena, un mēs iesim uz bāru un ēdīsim un dzersim kopā ar mūsu skolotāju. Tos nofilmēšu, gan jau būs ļoti jautri, būs ļoti forši. Redzēsim, kas notiks tālāk. Ļoti skaists laiks šeit Seviļā. Vai ne, Amanda? Qué bueno. Kā tu jūties? Lieliski. Davai parādi savu 1, 2. Melns ar baltām ķepiņām. Ahora, this is where they made, and this is the original 100 years. No hace frío. Vlog. No, es to vlog. Anda. Pasaka kaut ko kamerai. Pastāst tu. Mēs tikko paēdām autentisku. Tas bija autentiska pieredze tikko. Mēs ēdām barčikām. Skan tāpat. Aquí, the other Second World War person. 4 hours? Ar kaut kādu cheese sauce. Make this at home. I need abuela and Celine. This is el gran poder. All of these are different. Todos son muy importantes. No veo la Macarena, no puede ser. El Cristo del Cachorro. Esto iglesia también. Ese eres tú, que le duele la espalda, Marcos. No speak. No. Yo comprar. Vale, y la tapa típica de aquí, la tapa se llama piripi.
Piripi. That is the theater of the last week, but in the street. So it's really impressive because these images are from the 17th century, 16th century. They are not new. It's like the museum, but in the street. Sí. Drink. Porque are all over the center and you are in a bar waiting for them to pass. Maybe 1 hour or 1 hour and a half. It doesn't matter. Nada, no importa, you know. This is next here. Always a Christ and a Virgin. Always. First the Christ and after So those the Virgin. platforms? Sí. Only. No, two with each brotherhood. But there are 7 or 8 brotherhood in one day. Claro. You can see 7 or 8 Christ, 7 or 8 Virgin. Jo, mēs vispār nezinu, mēs esam apakaļ mājās no barčikiem ar skolotāju. Man kā to patika? Kimono! Wait. Kimono. Nu, kā to patika nopietni? Man ļoti Kā patīk. to patika tie bāri, kur mūs aizveda? Ļoti autentiski. Es jau sen gribēju tādu pieredzi, un viņa bija īstais cilvēks, kas varēja mums tādu dot. Jā. Kā tu jūties teikt, ka mums beidzās spāņu stundas? Jā, forši krekls. Paldies, viņi nozag no kāda veča, bet es neatceros. Nu, bet... Vakar mēs bijām arī, kaut ko darījām, nodevām filmiņu, un tā, un reku. Mēs nopirkām sveci. Es nopirku. Labāk, es piemeties. Šī ir naranja, amarga, bitter orange. Viņi smaržo ļoti ķīmiski, bet it kā laikam veselīgi. Viņai ir ar tām vaksiem, tiem soju un visādiem tur labiem. Tā kā Seviļa zinām ar saviem apelsīniem un naranjā man bija jānopērk arī šitas Fanta. Pirmo reizi tādu redzu, nezinu vai Latvijā tāds ir, bet Ne, Latvijā nekā nav. Latvijā šeit ir Fanta, ja, naranja, te 5% zumo. Nu, garšo diezgan labi bija, gudīgi. Ja jūs esat šeit nopērkat šito šitā laba. Reikāt, mums ir grāmatplaukts izveidojies. Muy bien. Wow! Man pīko. Un patiesīgi daudz vīnu Amandai ir sadānājis viņas boss. Jā, mēs arī pagājušajā nedēļā bijām restorānā viņa. Viņam kāda pizzerija bija, tur bija ļoti garšīga pizza, vai ne, Amanda? O jā, tā bija. Un mums uzlika uz mājas rēķina. Izmaksāja mums. O jā. Bija ļoti labi. Que bueno. Amanda nopirka šito suni, kuru var tamburēt, kur viņa uz miskastes tur. Jo viņa vienkārši negrib. Miskaste ir tukša, miskaste ir šeit. Ļoti labas ziņas. Viss šitas nav atgriezies par laimi. Es nezinu, bet nu, ir labi. Mēs tagad šeit turam visu tīru. Tagad ir krūzes kaut kāpēc, bet tā parasti nav. Rekuķēzes pēc Spēlējas pēc trim garas darba nedēļām dienas. ir sēdz slikt, kādām 3-4 vismaz. Gandrīz tieši pēc mēneša Labs sāc nāk ar slikt gaidīšanu. savu vielu, to rozā mašīnu. Labs nāk ar gaidīšanu. Nu, kāds tavs pirmās domas pasies, reku jau viens ar končiņām apēdus? Tās nav. Nu, tu esi excited, kā būs galā? Jā, rekur. Nu, Kad būs gatavs, es sēžošu iekšā un braucu prom. Uz kurieni? Kur vēji man aizvedīs. Es parādu savu mašīnīti. Es parādīšu labāk šito, ko es te daru. Amanda ir ADHD, reku mēs runājam ar Martu ar vlogā. Tas ir kamerā, čau. Bet rekur ir mūsu gatavais. Rekur tur ir vrenč. Un šeit ir mūsu gatavais. Parādi minifigūriņu. Pagaid, es parādīšu motoru. Pop the hood. Pop the hood. Pagaid, kā lai es viņu noņem? Viņš nav popojams? Viņš nav, bet... Blin. Pagaid, nē, es nepareizi noņēmu. Nepareizi. Pagaid, tehniskā pauze. Amanda atnesa gardumus. Sieriņš.
Un es skapī atradu šitādu. Palīga! Bet es jau attaisīju, redz? Es jau attaisīju. Es jau zināju, kā izsās ārā. Ārā! Paskaties uz to malu. Kur? Sarkanā. Uj, cik augstu. Tas turās. Siers, zemenes. Klausieties. Nebija tik kraukšīgi šoreiz. Ļoti kraukšīgi zemes, ļoti dīvaini. Sapūsts ar ķīmiju. Ulalā! Ohalā! Tātad, kas notika? Mēs nopirkām ibuprofēnu 40 gabalus. Zināt cik? Pa €1,97. Insane. Mēs nopirkām našķus. Uzasīja pikas. Un Amanda gan nopirka somu sev. Bet es nenopirku, jo Marks pirmā pasūtīja online. Un tad es nevaru izdomāt, kuru un karač. Bet es tagad skatos. Ja, mēs pasīsimies datorā. Tagad mēs atvieglosim mūsu prātu no šitā, ja? Jā. Mēs braucam uz kāmu tirgu. What the fuck, Amanda? Amandai šodien atkal nav savi medi iedoti. Kādi medi? Medikamenti. Un pēdējās dienas viņa ļoti neakurāti uzvedās. Ko? Daudz lamājas, daudz dzer. Kaut kādu katru otro dienu viņa iet uz to bāru un dzer alus kausus. Nu, es nezinu, Amanda ir mainījusies šeit, ja godīgi. Viņa mainīja Seviļa sliktā ziņā. Pirmo reizi metro. What the fuck? Pazies, cik safe, tu pat nevari te tikt. Te ir reāli kaste priekšā un tu vari tikai iet pie... Un šitas ved? Jā. Vajag skaļi, ne? Londonas metro ir vēl skaļāks, tur tā kā ausis iet. Próxima estación. Redz, mēs esam geto. Lielais geto viņa 2026. Tur ķipa kaut kāds tirgus ir tomēr. Un mēs ķipa atradām varbūt. Man liekas, esmu kaut kādā pa Morokā. Tupeles pa brīvo. Reku pārdot atstāju krēslu pa brīvo. Gratis. Man, kā tu jūties pagaidām pirmie? Es jūtos ļoti maigi, es izstāstu pēc kaut kādu bombzīgu Rīgas rajonu. Pasties, te nav lapas, te nav nekāda saule, te ir lietus, tur ir šeit dzelzceļš, šeit jūrē. Jā. Te ir bloku mājas. Jā. Ko tu domā, man? Es esmu citā valstī. Vai Latvijā. Nē, Latvijā nav tik barbariski. Tu neesi bijis vēl krāmtirgos Latvijā? Nu, tu tieši... Labi, nē, Latvijā ir labāk. Reku pūdīgs jūcēji var nopirkt. Jā. Tas bija crazy. So te pārdod vienkārši no mašīnas luktura lampām, kuras ir izņemtas līdz aķiem, līdz kaut kādām drēbjiem. Vienkārši samest viss. Jā, liela daļa ir vienkārši nomesta dubļos, un tad cilvēki ir rakņājis pa viņiem un tā kā meklē. Jo, man liekas, tās, kas ir vienkārši nomestas un neviens nepieskat, tās tā kā ķipa pa brīvu, un tad cilvēki meklē ķipa tās tos džemus.
Bet, nu, bračiņi, es nezinu, kādā trešajā valsts, third world country esmu. Jā, tas nav Tomei. Šeit ir viss šitādos dubļos. Nu, čau, bet Valentīna. Un, Ļoti labs tirgus. Es noteikti atgriezīšos uz viņu. jā, domāju, nākamā svētdien mēs būsim laicīgāk, lai mēs varētu visus tos īstos džemus dabūt. Aiz nākamā svētdien.